Kaut ko sasniegt mēs varam, ja mums ir mērķis, un mēs mainām savu domāšanu. Baznīcā mums nekas nav jāizdomā, mums ir doti visi instrumenti, materiāli, līderi, mācītājs. Mums atliek tikai sekot un darīt. Dievs mums dod iespēju darīt katram pēc spējām, ne vairāk. Un mums lēmums mums ir jāpieņem jau tagad. Un mums nepārtraukti ir jāuzliek sev mērķi, un mēs gūsim rezultātus. Mēs katrs savā pozīcijā varam būt līderis. Mums var būt izglītība un zināšana, bet mums ir nepieciešama prakse. Vadība ir, kad mēs paši darām un varam apmācīt darīt arī citus. Farizejiem bija dots nodot zināšanas, bet viņu liekulība un melīgums neļāva viņiem pašiem kaut ko darīt, un viņi neko nedarīja. Bet Dieva mērķi nesakrīt ar farizeju darbiem, ka viņi neko nedarīja. Un būt baznīcā, tas ir liels gods, kuru ir jāsargās pazaudēt. Lai to spētu, mums ir jābūt līderiem un Kristus mācekļiem. Tā ir vienprātība un tiekšanās pildīt Dievu.